Lemberkungs, tas ir jūsu kabinets. Jūs izmantojat Ventspils domas kabinetu. Kā parasts deputāts. Aizmūkā. Labdien, Ventspils. Labdien, Ventspils. Tā, mēs tagad ir pienācis laiks sākt runāt par to, kā tiek... Iespaidot domas deputāti. Kā iespaidot tiek domas deputāti un kā tiek meklēta varianti, lai mūsu video netiktu skatīties, lai pret mums uzsāk kādas krimināllietas, administratīvas lietas. Un šī vēršanās notiek tādā kā saka, kontrolēti ir iespējams, ka arī dažādi ir aģenti ir iesaistīti ārvalstu un vispārējais, bet viena lieta, kur mēs tikko esam uzvarējuši, tā ir administratīvā lieta par, ja jūs atcerieties to video Lemberga kabinetā, tad šī gadījumā lieta ir izbeigta, jo nav nozieguma sastāvs. Jā, un tagad mazliet tuvāk par to visu. Par to lietu. Redziet, pēc tā mūsu video, ko mēs ievietojām Facebookā, pirmais jau bija tā, ka ļoti neapmierināts bija vecais mērs. Un viņš bija neapmierināts jau no paša sākuma, tāpēc, ka mēs tik tiešām norādījām uz šausmīgu izšķērdību ar visām mašīnām, municipālo policiju, kabinetu. Mēs katrā domas sēdē par to runājam. Tas nekur nemainījās, un tad pienāca tas brīdis, kad mēs ar Dzintaru uzgājām augšā un noķērām, kā saka, nozieguma vietā. Un to viss nofilmēja. Skaidrs, ka nepagāja, es nezinu, dažas stundas vai diennakts vai kā, ka tev jau bija zvans no domas. Jā, man jau bija zvans no Kaspara Vittenberga, kurš jau nesaprotam man sāk kaut ko runāt par, es tev brīdinājums izteikt man par fizisku izreikināšanos nākotnē. Tas jau man tajā vakarā likās tā diezgan dīvaini, tad viņš nolika klausuli, tā saruna arī beidzās, es viņam lūdzu, lai viņš paskaidro konkrētāk, bet tad viņš nometa šo klausuli. Es tev gribu teikt, ka Vittenbergs bija izsaukts pie vecā mēra, ja? Kārtīgi uzdots uzdevums, jo jāsaprot, kā tas viss domē nosaka. Vecais mērs, viņš jau pats neko nedarīs, viņš ir pārāk gļevs, ja? Un nedarīs arī neko Jānis, Alds, Guns, jo tie ir pārāk bailīgi. Un tad tika izņemts tā kā no burvu cepures Vittenbergs, kā tāds zaķīts, ja? Un uzlikts uz skatūs, un tad Vittenbergam tagad bija jāizdomā, kā domas administrācija cietušais, un viņam jāraksta iesniegums un jāgriežas pret mums policijā. Jā, es gribu vēl vienreiz uzsvērt, ka tiešām mēs paši arī bijām mazliet tā satraukuši. Tas notika tā viss tā brīžam mazliet tā neplānot un vispārējais, un mūs gan nebija mērķis filmēt šo sekretāru. Mēs ar sekretāru esam izrunājušies, ka mums vienam pret otru nav nekādas pretenzijas, jo bet cilvēks... kā cietušais tika pieteikts vispār, Pēc domas administrācija, kas pats par sevi ir absurds. Jo principā, tā meitene, mēs saprotam, ka šī spēlēs ir iesaistīta. Es lūdzu visu darbinieks pašvaldībā, lūdzu neiesaistieties šajās visās provokācijās, jo beigās parasti ir tā, ka vainīgi ir tie paši tie mazākie un tie... Atcerēsimies Kariņa lidojumu lietu un Citkauskas, kad ne jau Lembergs atbildēs, bet izvilks tādu Ventspils Citkausku, kuram būs jāatbild. Jā, un tad es gribu teikt, kad pēc tam jau pēc pāris dienām mums atnāca pavēst par administratīvās lietas iesākšanu, un šeit jāsaka tā, ka vienkārši tā kā privāti uzņēmējs, ka tā principā bez konsultācijām, bez kādas domas komisija slēdziena, ka būtu jāvēršās pret mums, bez juridiskās nodaļas padoma, Vittenbergs vienkārši sarakstīja dažādas lietas, kas īstenībā nav notikuši, un mēs uzsveram to, ka mēs esam amatpersonas, un Vittenberga kungs apgalvo, nebūdams turklāt, ka es esmu izreiķinājies fiziski ar sekretāru, ar brutālu spēku pagrūdis, tas tā, lai pušķīgāks un skaistāks būtu. Tāpat arī viņš runā to, kad mēs neesam stādījušies priekšā, kaut gan video pat ir redzams. Varbūt es nolasīšu, ko viņš raksta. Uzsverot savu deputātu status un pielietojot fizisku spēku pret domas darbinieci. Mēs esam tā uzsvēruši. Iekļūt domas darbinieku telpās, mērķiecīgi veicot procesālu filmēšanu, pilnībā ignorējot darbinieces lūgumu, gan nefilmēt, gan neiet kabinetā un atstāt šīs telpas.
Mēs esam savā darba vietā, mēs inspekcijām, kas notiek, ja? Mums ir jāiet prom. Ja? Un šeit atkal ir meli, ka mums nebija tādu izteikumu, šī sekretāra neteica, ka mēs nedrīkstam iet kabinetā, viņi lūdza nefilmēt viņus, un to mēs pēc tam arī mēģinājām nedarīt. Un tad viņš raksta šo video, publicēja sociālos tīklos Facebook, netika ievērots ētikas, sabiedrības kārtības normas un tā tālāk. Ja? Ētiku viņš piesauc. Ja? Bet tērēt nodokļu maksātāju naudu, safabricēt tajā laikā, kā būtu jādomā par Ventspils budžetu, viņš tur salicis vēl 10-15 filmiņus, tur klāt ir braucis vairākas reizes sniedz liecību, tam laiks, diemžēl, atrodas. Bet zini, kas viņa tajā bija vissmieklīgākais, ka mēs abi minētie deputāti traucējam domas darbu, un ka mēs neesam snieguši, kāpēc mums ir bijis nolūks tur iekļūt tajās telpās, un ka mēs neesam pieteikušies, ka mums izrādās vajadzēja pieteikties administrācijai, saskaņot, ka mēs gribam nofilmēt vai konstatēt administrācijas pārkāpumus. Jūs saprotiet, mēs arī rakstām, piemēram, jūs ziniet, kā katrā darbā ir galvenā ieeja un ir arī blakus ieeja, kur, ja tu noliec mašīnu no sēdz durvīm, tur ieiet iekšā. Mēs vairāk reizes ar Aivu esam rakstījuši, vai mums nevar arī iedot šo ieejas kodu, lai nebūtu jāiet apkārt, un tad arī Vitenberga kungs ir uzrakstījis, ka mēs esam sabiedriskās kārtības, mēs traucēsim darbiniekiem strādāt. Tā kā tā attieksme pret mums ir kliedzoša, un gribu atgādināt Vitenberga kungam, ka mēs tomēr pārstāvam Ventspilnieku vēlētājus daļu. Tas cilvēks vienkārši nesaprot, ko viņš vada un kur viņš atrodas. Viņš raksta domas deputātiem. Domas administrācija ir publiski pieejama apmeklētājiem. Ir noteikti pieņemšanas laiki, to viņš raksta. Mēs esam darbinieki. Jā, mēs esam darbinieki. Pārējos gadījumos apmeklējumi ir iepriekš saskaņojumi. Konkrētā gadījumā minētie deputāti neieradās ne apmeklētāju pieņemšanas laikā, ne iepriekš saskaņojot. Te ir vienkārši jautājums par to, vai viņš vispār atbilst amata prasībām. Mūsu viedoklis, mēs esam uzrakstījuši iesniegumu, ka tomēr kā labi izskanēja kā Igaunijā, ka tagad ļoti tiek samazināti šie pašvaldības un valsts darbinieki, un visiem tiek ieteikts, ejiet, sāciet nodarboties ar uzņēmēju darbību. Šī gadījumā es arī gribētu pateikt, varbūt ir pienācis laiks nodarboties ar uzņēmēju darbību, un viennozīmīgi ir jāsadz visi zaudējumi, kas radušies Ventspils domei nodokļu maksātājiem, vēršoties nelikumīgi pret mums. Un es zinu, ka vēl dažādi varianti tiek gatavot un mēģināt un atrast, un tas nav tāds konstruktīvs darbs, tas ir tāds kaķu un suņu spēlīts, un kurā mirklī šis kungs, es viņu zinu ļoti vairākus gadus, kurā mirklī ir šādi viņš pārvērties, man nav saprotams. Skaidrs ir tas, ka uzturot tur to, un mums ir pilnībā saugus izpildu vara šo politisko varu, tiek kalpots vienai personai, gādāts pa vienu personu, un viņa iegribas, tas nav apspriežam, un šeit galā mēs esam vērsušies arī pie Vitoļņa kunga, pat cik policija izbeidz pilnībā. Nav noziegums sastāvs. Nav nekāds noziegums sastāvs. Tad mēs esam vērsusies, lai Vitoļņa kungs vērtē Vitenberga kunga atbilstību amatam un piedzen arī pašvaldībai un deputātiem nodarītos zaudējumus. Jo pašvaldība bija pieaicinājusi advokātu Sarmuls kundzes pakalpojumu. Tur arī interesanti, tur ir tāda... Nevar saprast, kas to maksā. Maksā noteikti pašvaldība, bet kāpēc, piemēram, gādā un darbu gādā vienai kundzei, kuru viņas vīrs ir ļoti saistīts ar Lemberga kungu, tas arī nav saprotams. Un tur čiks vien ir iznācis, un tagad vajadzētu apzināt, un Vitenbergam vajadzētu gan atkāpties no amata, gan samaksāt zaudējumus pašvaldībai. Tieši tā, pašvaldībai un arī mums mēs iztērējām to laiku, ko mēs varētu veltīt projektu realizēt un meklēt un darīt un strādāt. Mums arī vajadzēja konsultēties ar juristiem. Mums arī bija juridiskās konsultācijas, mums bija 2 reizes jābrauc, jāsniedz liecības, jāizstāvās. Un tas, protams, viss ir laika, un tas, protams, arī atstāja arī kaut kādu iespaidu uz nogurumu un vispārējo, bet tas galvenais ir tas, ka
mēs ar savu video konstatējam, ka tomēr šis kabinets tiek izmantots viena cilvēka interesēs, tur ir apkur. Tāpat mēs arī redzējām vēl mēnešus atpakaļ, kur arī Kristīnas Lembergas uzraksts uz kabinetu, kaut gan viņa domē nestrādā. Un tās ir izmaksas, tie ir komunālie maksājumi, un šī gadījumā šis kungs mēģina dažādi kaut kā attaisnot, bet ir jāsaprot, ka agri vai vēl par šādu izšķērdību būs jāatbild. Un tāpēc arī mums tā nauda nav, jo pāris cilvēki interesēs Ventspils Strūm strādā tā, kā es savā privātajā uzņēmumā, bet tā nedrīkst būt. Tas ir pašvaldība. Jo faktiski tā vēršanās pret mums ir tikai un vieni, ka mēs vienkārši norādījām uz šo izšķērdību un aizskārām viena priekšsēdētāja nabadzīņa privātās intereses, teiksim tā, uzdzīvot uz sabiedrības rēķina. No Vitenberga kunga šādu deputātu darba apzinātu kavēšanu nebija gaidījis arī to, ka viņš labi zina, kad sētā tiek mazgātā privātās automašīnas. Viņš nereģē, viņš tāpatās mēs nevaram iet domē brīvi. Tas viss ir tāds, kas ir tāpatās arī šī darbiniece, kur tomēr ir tie pierādījumi, kad viņi tomēr strādā Lemberga kunga labā, un šī gadījumā, ja Lemberga kungam viss būtu kārtībā un likumīgi, viņš taču no mums nemuktu. Viņš taču muka no mums. Jūs taču redzējāt, mēs taču tikai gribējām parunāt, lai nāk un parāda, kas tur darīts, un tie dokumenti, un kas tur atradās, un Zaļo zemnieku savienības plakāts, un viss cepumiņi un riekstiņi, tas nav saistīts ar darbu, un tur izbāzeņi un suņi, kas tur bija par putniem, tas nav svarīgi, bet tur ir tāds buduārs izveidots. Vēl tālāk tur ir duškabīne, tur ir vēl virtuve. Varbūt viņi tur mazgā arī, es nezinu. Jā, esot mazgājis pēc treniņiem, arī vairāk cilvēki saka, ka tomēr, kad vēl šī kundze viņi strādāja, tad tur gāja viss nomazgājās pēc fizio pavadītā laika. To es apgalvot nevaru, bet mums ir cilvēki, kas tā arī ziņo. Tā kā šis murgs vēl turpinās. Skatīsimies, ko Vitoļņa kungs teiks, bet mēs jau zinām, ka viņš arī ir iesaistīts. Bet es gribu vienkārši norādīt, ka valsts civil dienesta likuma ietvaros visiem šiem Vitoļņa kungam un īpaši arī Vitenberga kungam, Ābels kungam ir jāpild pienākums atteikties no šaubīgu pretlikumīgu uzdevumu pildīšanas. Viņi to nav darījuši. Un pats trakākais ir, ka tas turpinās vēl joprojām, jo mēs ļoti labi redzam, ka tie privātie video tiek filmēti domē. Mēs ļoti labi redzam, ka tā sekretāra riekstiņa pienesēja, viņa katru dienu atkal tur staigā ar riekstiņiem un tējiņām un vēl vis kaut ko, Tā kā viss tas notiek, un municipālais policists nekur nav pazudis, viņš to turpina apkalpot, Un vispār kopumā pašreiz ir tāda ļoti nervoza situācija, tāds liekas tas stāvoklis tāds, ka kaut kas sprāks, tādā pārnestā nozīmē. Un tad, ja iestāsies jaunie laiki par šādām izšķērdībām un vispārējo, mēs lēnām celsim augšā un jums būs jāatbild un jāatmaksā pašvaldības budžetā. Esiet droši, kad domas administrācijas vadošie, pats izpilddirektors un vietnieki vistiešākā mērā ir atbildīgi par to, kas tur notiek saistībā ar šo ex-mēru, un par to izšķērdību, ko jūs tur organizējat. Jo viņš jau pats nenodrošina, jūs viņam to gādājat. Tieši tā, un tā kā esiet ļoti uzmanīgi, mēs to celsim, pārbaudīsim, un tur noilgums, diemžēl, nav. Jā. Tā kā mēs esam šo lietu atrisinājuši un skatāties mūsu turpmāk, mēs katrā ziņā nejūtamies neiebiedēt nekā. Protams, tas radīja mums zināmas neērtības, bet tāda ir dzīve un tāda ir tāda. Ja tu neko nedarīsi, tad arī nekas nebūs. Un mēs tomēr gribam dzīvot vienā normālā, pārtikušā un brīvā Ventspilī. Es uzskatu, ka tā bija tāda zināma pieredze. Es zinu, ka vēl ir mēģinājumi, un tad es ceru, ka šis liks aizdomāties pāri, jo netērēsim laiku, bet mēģināsim rast risinājumus, runāt, darīt un ieklausīties mūsos, tā kā jūs ieklausījieties par veselības apdrošināšanu, tā kā Ventmala mājas likvidēti ir, par sniegtīrīšanu un tādām lietām, un arī par slimnīcā notiekošo, par siltumā notiekošo. Par mototrasi, arī šī padomu slimnīcā arī likvidēta beidzot, un tie ir tieši
ietaupījumi, kur mēs varam izmantot iedzīvotāju labā. Un braukt komandējumā uz Rīgu vai uz kādu citu pilsētu, tā kā jau es iepriekš runāju, tas jau bija citā video, kā jau es runāju, Vītolīna kunga viens komandējums mums izmaksā aptuveni plus mīnus 660 eiro ar visu apkalpojošo personālu. Nu, tas ir jāizbeidz. Bet tad esi droši. Lemberga kungs mums izmaksā vairākas 100 tūkstošus vēl joprojām. 660 eiro mēs varam aizvest veselu dejas kolektīvu vai sportistus jaunos mazos uz kādu Rīgas sacensībām, un tur gūs labumu ievērojami lielāks skaits ventspilsnieku nekā pāris. Labi, Lai līdz nākamajai reizei. Paldies!